Sveiki, dvīņi, taro prognozi maijam. Kopīgā enerģija. Dvīņi par kaut kā attīrīšanu, par aiziešanu, par sēklu savākšanu, par nevajadzīgā izmešanu, par to, ko mēs darām pirms dzimšanas dienām. Jūs zināt, ka nākamajā mēnesī būs jūsu, sāksies lielākajai daļai no jums jau jaunais solārais gads, un šis ir tas laiks, kad jums ir jābūt lēnākiem, mierīgākiem, apcerīgākiem, sakārtotākiem un apzināties tādu kā to situāciju, kā ir pirms jauna sākuma, ka jums ir jāpadomā, kāds ir iepriekšējā posma iegūms, kāds ir nevajadzīgās lietas, ko no pagājušā gada vienkārši mest un atteikties un laist prom. Ar citu, šī ir lieliska kārta, lai aizlaistu kādu savu netikumu, kādu nevajadzīgu kontaktu, vai iztīrīt māju, vai pagalmu, vai sētu, vai telefonu sarakstu, jebko izmest, bet neizmetiet tak visu, vai ne? Saprotiet, kas ir tās lietas, kas ir ļoti svarīgas, ko jūs esat ieguvuši pagājušā gadā, un varbūt tāpat ir kaut kāda tāda garāka apcera, kad jūs uzrakstiet uz kādas papīra lapas vai dienas grāmatā savā, kas ir tie, ko teiksim, 5 vai 10 iegūmi no pagājušā gada, tās zelta sēklas, ko jūs paņemsiet līdzi uz nākamo gadu. Ja? Tad palēnām, mīļie dvīņi, arī mazliet izaicinājums šajā mēnesī. Atkal nenotiek lietas tik ātri, kā jūs gribētu, bet ievērojiet arī, ka nāve, kas ir šī kārts, viņa nes arī tādas vecas lietas, viņa paceļās uz augšu un viņas tā kā kaitina, viņas bremzē, viņas neļauj iet uz priekšu. Un tas ir tikai vēl viens aicinājums, ka šīs lietas saka jums, paraugies uz mani, paraugies, varbūt tev vajag ar mani tikt galā un vienkārši atstāt pagājušajā gadā. Paskatīsimies, ko darbs. Darbā gan jums klāsies ļoti labi, darbā viss iet savu gaitu, viss ir savā ritmā, viss savā kārtībā, labi apmaksāts, lēnām. Lēnām, iespējams, kaut kur resursi ir jāpārbīda, paskatāties tā lēnā garā, pārdomājot, kur es varētu tērēt auglīgāk savu enerģiju, no kurienes es varētu tā kā novērsties mazliet. Ja? Bet tās nav nekāds steigas variants, tas ir vienkārši saistībā ar iepriekšējo kārtu, par to apceru par iepriekšējo, līdz ar to te darbā arī. Ja? Ir pietiekami brīva laika, lai saprastu, kas ir maksimāli labi, ko es daru savā darbā, par ko man samaksā, par ko man ir gandarījums, par ko es priecājos. Un tad ir kaut kādas tādas lietas, kas, labi, to es tā kā vienkārši šo projektu velku, bet tur nav ne prieka, ne naudas, nekas, ja. Tad ir laiks, kad es varu to visu sakārtot, pārdomāt, bet tā viss darbā lieliski. Atkal saku, mazliet lēnīgi, mazliet lēnām iet viss. Attiecības, dvīņi, privātā dzīve. Privātajā dzīvē dvīņiem klāsies ļoti labi, tātad solās būt romantisks, saistošs, aizraujošs mēnesis. Kausu bruņinieks. Sakiet labus vārdus saviem mīļotājiem, izrādiet uzmanību, dāvaniet dāvanas, nebūs par daudz, nemaz nedomājiet, ka jūs varat kļūt pārāk romantiski, jo tik romantiski jūs nemaz neesat, mīļie dvīņi. Priecājieties par to, ka jums ir cilvēks blakām, izbaudiet šo laiku un šim laikam, šim pavasara laikam ir jābūt tādam siltākam, mīļākam un tuvākam nekā citos mēnešos iespējams. Dāviniet dāvanas un sakiet labus vārdus viens otram. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, kā jūs jau nojaušat, šis mēnesis saistās ar jaunām romantiskām attiecībām, ar solījumiem, ar tauriņiem vēderā, ar seksuālu interesi, bet pārsvarā ar tauriņiem vēderā, ar lielu apsolījumu, ka es esmu atradis īsto. Vai īstais to jūs spriedīsiet paši, nevis tarot kārtas, bet ir visas iespējas sastikt šādi cilvēki. Galvenais šeit pamatā ir kustība. Esiet klātbūtnē, esiet kaut kur jūs var satikt, jo mājās sēžot jau nekā. Tas varbūt satikties ceļojumā, tas var satikties pārgājienā, tas var satikties kaut kur, kur cilvēki iet, kustās, darbojās, nodarbojās ar saviem hobijiem. Un padoms viņiem. Padoms viņiem ir neņemt pārāk daudz uz saviem pleciem, nepārslogot sevi,
jo pašlaik ir tāda sajūta, ka jūsu ķermenis mazliet ir pārslogots. Un tas arī saistīts ar to, ka ir jau rīt pēdējais mēnesis pirms jūsu dzimšanas dienas, un visa tā vecā enerģija sakrājusies. Tādēļ mierīgi, bez steigas, ar apceri, lēnā garā un vienkārši nepārslogojot sevi. Paldies! Manuprāt, lieliski, Dviņi! Šis mēnesis gaidāms jums izaicinoši skaists, un tiekamies atkal nākamēr.